Tūdaļ. Elvita Florbola līgas regulārās sezonas kārtējā spēle, trešās kārtas spēle un pašreizējie valsts čempioni Lielvārdi Petpaipe savās mājās uzņem Ķekava RB un B komandu. Bet vēl esot jāpierod pie ātrumiem. No trenera saprot, ka Vārtsargs ir teicis, ka Latvijā ātrumi ir lielāki nekā Slovākijā. Bet tikmēr Niks Blumfelds ar patālu metienu atklāja šīs spēles rezultātu, panākot 1-0. Pārspēja viņš Reini Kirilko un mainieki ir vadībā. Un bumbiņu vārtos Markus Januševskis aizskrien pretuzbrukumā un burtiski no nekā tiek līdz labam metienam, un metiens ir rezultatīvs, pārspēts arī Lauris Kārkliņš, un šīs spēles rezultāts ir izlīdzināts. Labi atkal spēlē Kārlis Degins. Šoreiz viņš izdara piespēli Jēkabsonam. Kļūdās Laugalis un 1-1 iet Jēgers apmaina Vārtsargu, bet tomēr paspēja ar kājām Kirilko bumbiņu izteksēt. Jēgeram no slāpstiņas ļoti labi iespēja atkal mainiekiem tikt pie vārtu guma, bet arī šoreiz nekā. Un te ir vārtu gums, kas notiek Lielvārdas aizsardzības zonā. Markus Januševskis izsaiņo šo dāvanu un Ķekava jau ir vadībā ar 2-1. Lūpos Matkārmā šķiet tur Klausei Kaspars pārkombinējās, ja tā var teikt. Tagad devās prom no arēnas. Jansons skaisti apspēlē Štukā, nozliek bumbiņu uz slāpstiņas Markusam Januševskim. Markus gūst trešos vārtus spēlē, panākot 3-1. Šeit vismaz puse no vārtu guma neapšaubāmi. Vienus vārtus ir zaudējusi, iemetusi nav. Ķekavai 0-0 bilants šādā formātā. Tutāns, Degins lauž uz priekšu piespēli Ginko apakaļ. Tutānam skaists vārtu gums Lielvārdu Petpaipe komandai. Iet vēl meklēt kāšķi Greimanis pie Barusa. Emocijas ir sakāpinātas, vēl Didis nemaiet pakaitināt. Endiju Umbertu Barusu turpināt šī slēptā. Renāts Degins, Laugalis apskomas pilnā sastāvā un Toms Gredzens uzreiz gūsta vārtus. 4-2. Tā kā formātā 4-4 labāki bija Lielvārdi. Tīri statistiski, jo šis vārdu gums jau ir gūts abām komandām spēlēt vienādos sastāvos, bet praktiski var teikt, ka šis appusējais noraidījums neko globāli spēlē nav mainījis. Januševskis varēja arī iedot vēl vienu ekstra piespēli. Šoreiz Markus Jansons pārķer, Jansons un Kārkliņš. Divas atkal izcils iespējas Ķekavai. Liederības koeficientu tad nopelnīja viņš plusiņu tajā brīdī, jo Toms Gredzens guva vārtus, spēlējot vienādos sastāvos, bet Blumfelds! Niks Blumfelds, viņam otrie vārti spēlē. Un rezultāts tiek samazināts līdz 3-4. Šodien jau 24, ja pareizi saskaitījis. Neizdodās uzreiz gūt vārtus, bet ar atkārtot mēģinājumu. Toms Gredzens gūsta vārtus, atslābinās Lielvārdu Petpaipe komanda, kad ir izdevies bloķēt pirmo metienu un atkārtots mēģinājums. Un Toms Gredzens, otrie vārti viņam šovakar, un Toms turpina būt karsts. Minūte pagājusi, nekas neveidojās Lielvārdē arī šajā vairākumā. Un tagad Mihailovskis individuāli beidzot atslēdz vārtu rēķinu gan sev individuāli, gan komandai kopumā šajā sezonā spēlējot vairākumā. 4-5, 50 sekundes, nekas vairākumā nesanāk, un tad Sandis ņem iniciatīvu savās rokās, vēl padedzinot sekundes, jau vairs tikai nedaudz vairāk kā 5 minūtes viņam jānotur minimālais pārsvars pret čempioniem, bet te Kārlis Degins,
Gustu vārtus sev tik ļoti principiālajā spēlē pret komandu, kurai viņš nebija vajadzīgs. Ļoti Kārlis šodien gribēja atzīmēties, un to viņš arī izdara. Un kas vēl jau svarīgāk, Stukāns metiens bumbiņa vārtos! Kārlis Stukāns Gustu vārtus un lielvārdu Fatpipe no 3-5 panāk jau 6-5 savā labā. Brīdī, kad līdz pamatlaika beigām paliek precīzi 2 minūtes. Laugals kļūdās piespēlē un Savins met tukšos vārtos, bet aizmet garām tiem. Pats gan Armāns atkal atgūs bumbiņu. Nemme met, atvaira Nemmes metienu Niks Blumfelds, jo Niks gribēja šodien 3. vārtus spēlē, un tos arī viņš gūst. Un lielvārda 7, Ķekava 5, brīdī, kad līdz pamatlaika beigām 40 sekundes laukumā lido 3 rezultīviem metieniem. Un kas par vārtu guvumu šeit Klāvam Jansonam? Ja ar normāliem metieniem nekas nesanāk, tad Kārlis ar nošanā to pusi uzsit pa bumbiņu un tā nodevīgi ielido mainieku vārtu tīkliņā. Un tas gan ir viss, kas par cīņu šodien Lielvārdē. Jau otrā tāda cīņa šajā sezonā Lielvārdē.